Jā, tā kā diemžēl ātri dabūju pie balvu. Diezgan ātri. Kaut kur tāda sajūta arī bija, bet nu, vērts bija paprovēt uz tā risk-reward ratio, kāds tur bija paredzēts. Bija vērts paprovēt, bet, nu, nepilnas stundas laikā. Pa iebaļņiku, bais. Bet es neatslāpšu, es centīšos apstīties, jo tagad viss grozās ap šo te lielo izsoli šeit. Ap visu šo te lielo izsoli. Un gal galā vienkārši jāmēģina ir diskaunta zonā viņu kaut kur mēģināt nometīt, ja tam ir pamats. Tā kā es pavisam noteikti to mēģināšu darīt, jo mums ir jāiet, kala rezistents ir jāiet aptaustīt. Nu, bez varikiem. Es uzskatu, bez varikiem. Ja te papētīju options flow, kas te notiek un kas te notiek. Tur, nu, ir. Es negribu sahaipoties, bet ir. Bez kala rezistents viņš jāiet aptaustīt. Šitā tā in general diezgan smuka grāmata ir. Man personīgi ļoti patīk. Jā. Tā kā gal galā, lai viņš iztusējās pa šo te izsoli, šī tā visa zem value area low, tā ir discount zona, tur jāskatās, ir kaut kāds absorpcijas un jāliec iekšā. Vienīgi vienmēr ir jautājums par to stopu. Tas ir pats, tas ir, nu, zin kā var jau pirkt un visu laiku dabūt pie jebalu, bet ir jānoķer tas moments, kur ir, piemēram, tāds smuka bāzīte, bet nu atkal to bāzīti sagaidīt, jā. Viņš vienkārši vienā brīdī apgriežās un viņš jau ir šeit. Bet nu labi, nu, anyway. Um, Ja sanāks viņu noķert kaut kur te apakšās, būs pamats, ka ņešanais, nu, padošu ziņu, būšu laivā, nebūšu laivā, teorētiski, bet es ziņas padošu. Jo sudrabs savu bizīti jau izdarīja, kālis viņš apspaidīja. Jā, un tagad smuki, tagad galvenais ir, lai sudrabs redz, viņš arī. Viņš mums ir, viņš ļoti smuki pašreiz ienāca šitai iepriekšējā izsolē iekšā, un tagad galvenais, lai viņam te ir septens. Ja viņš grib, lai viņš pabāž to galvu ārā, jā, bet lai viņš ienāk iekšā, lai viņš sabūvē tas septens, tas ir ideāli. Un tad sudrabu mēs arī izskatīsim, kā minimums līdz Valjerī high. No šīs te izsoles šajā te zonā. Tā kā tā prātīgi, bet jānomedī. Vienkārši jānomedī. Viss ir laiks, tas ir pats galvenais iespējas ēdēt, jo es saku, tās zelta cenas ir kosmosā, un cilvēki aptrakuši vienkārši. Darba netrūkst. Rafinēšanas biznesā darba netrūkst. Tāpēc man es saku, tagad vēl jau vairāk sezona sākusies ir un visādas rotas lietas, un tā pārstrādāšana. Labi, ka man čoks ir, kurš foršas apmācījis, viņš baigi labi visu uzklaus un saprot, tad bišķītiņ brīvāk ir. Jā, brīvāks ir tas grafiks, ir ko var kaut ko arī pats padarīt. Bet rūpnīca vienkārši strādā no rīta līdz vēlam vakaram. Tā kā viss notiek. Nē, 18 karāts tu nevari. Tev vajag baziskie metāli viņu pašķēdīt. Tu paņem ar autogēnu, piemet klāt sudrabu vai piemet klāt varšu, to ķēdi, un pārkausē viņu nomet viņu lejā kaut kur uz kaut kādiem 10 karātiem, un tad šķīdina. Viņi neņems cauri, nu nepaņems. Viņi neizšķīdīs. Tā kā tevi karāti jāmet lejā, un tad viss būs safe. Paņem kaut kādus, nezinu, sudraba karotes, vai vienkārši aizbrauc uz bodu nopēc varšu, kaut kādas stieņas, un aprēķina nomet karātus no 18 uz 10, es ieteiktu. Un tad tu tiks normāli no bāziskiem metāliem vaļā, un tad jau strādās tīru zeltu. Bitcoins, bitcoins. Mm, nice! It kā ir nice. Es domāju, ka bitcoins gatavojās take-offam gal galā. Ja jau šito lielo selleri viņš ir pārvarējis šajā te zonā, nu te būs tas vakums lielākais, jā. Te viņam ir jātiek iekšā, un tad ir, kaut kam ir jāparauj viņu uz augšu.
jo tās vakuma zonas var būt diezgan problemātiskas. Es domāju, ka tā vakuma zona baigi viņu var nomest lejā, pirms viņš izies. Mēs ar zeltu jau cik reizes šos esam saskārušies. Esam. Jautājums, cik liela te būs interese? Breka, viss. Ja intereses nekādas nebūs, tad viņam ir jāpamauc lejā, kaut kas te vēl jāpabūvē, un tad viņš var mēģināt vēlreiz. Tā kā, bet arī, ja viņš to labi izsola sabūvē šeit, ja šeit nostabilizēs valju, labas absorpcijas apakšā, un tad viņš mauc augšā un bāja ir augšā nefeilo, safe. Šo, davai, esam uz zemā starta, un tad jau redzēs. Čau, pa čau.